Magnētiskas ķēdes. Magnetiskais lauks ir elektromagnetiskā lauka vienā komponente. Magnetiskais lauks vienmēr ir saistīts ar elektrisko lauku un novērojams kustīga elektriskā lādiņa, elektriskas strāvas vai pastāvīga magnēta tuvuma. Par magnētisko ķēdi sauc magnētisko plūsmu vadošu ķermenu sistēmu kopā ar plūsmu izraisošajiem vijumiem, kā arī pastāvīgo magnētu. Par magnētisko ķēdi runājam tad, ja magnētiskā plūsma galvenokārt koncentrēta, pilnīgi noslēgta vai gandrīz noslēgta ķermeņu sistēma ar lielu magnētisko caurlaidību, kas samazina ķēdes pretestību magnētiskai plūsmai. Magnētiskā ķēde ir elektrisko mašīnu, transformatoru, skaitļošanas un mērījuma tehnikas magnētisko elementu galvenā sastāvdaļa. Magnētiskas ķēdes ir nelineāras, jo tā īpašības atkarīgas no pārvadāmas magnētiskas plūsmas vērtības. Magnētisko lauku attēlo ar magnētiskā spēka līnijām, kas vienmēr ir noslēgtas un kuram jebkurā punktā vilkta pieskare rada lauka spēka darbības virzienu šajā punktā. Magnētisko lauku raksturo dažādi lielumi, un pirmais parametrs ir magnētiskā plūsma. Magnētiskas plūsmas virzienu var noteikt, izmantojot labas skrūves likumu. Ja zināms strāvas virziens vada, mēs griežam mūsu skrūve strāvas virziena, un griešanas virziens nosaka magnētiskas plūsmas līnijas virzienu. Magnētiskā plūsma vienmēr ir noslēgta, un pieskare tai magnētiskai līnija ir spēka iedarbība vai magnētiska indukcija. Magnētisko indukciju apzīmē ar burtiņu B, magnētisko plūsmu ar burtiņu F. Ja mums dots ne vāds ar strāvu, bet dota spole, kura uztīta ar vadu un kuras strāvas virziens ir zināms. Lai noteiktu magnētiskas plūsmas virzienu, šajā gadījumā mēs izmantojam labas rokas likumus. 4 pirksti sakrit ar strāvas virzienu spole. Roka atkārto spoles tīšanas virzienu, un īkšķis norāda magnētiskas plūsmas virzienu. Tad magnētiskas plūsmas virziens vērsts sekojoši. Magnētiska lauka, kura visos punktos magnētiskas indukcijas ir viena un tā pati skaitliska vērtība un viens un tāds pats virziens sauc par homogēno magnētisko lauku. Tātad pirmais parametrs, par kuru mēs runājam, ir magnētiskā plūsma Weberos, otrais parametrs ir magnētiska indukcija. Ja visos punktos indukcija ir sasniedz vienu un to pašu vērtību un vektora virzieni visos punktos ir vienādi, tad mēs runājam par homogēno magnētisko lauku. Un šī formula mums apraksta sakarību starp magnētisko plūsmu un magnētisko indukciju. S ir šķirgriezuma laukums. Tehnika ļoti plaši izmanto magnētiskā lauka elektromehanisko un induktīvo darbību. Lauka mehaniskā darbība izpaužas tā, ka magnētiskais lauks darbojas uz lauka ievietotu strāvas vadu ar elektromagnētisko spēku. Tātad šeit mēs izmantojam kreisas rokas likumu jeb ampēra likumu. Tātad, ja vāds ar strāvu atrodas magnētiskā laukā, kuru rada šajā gadījumā pastāvīgie magnēti, lai noteiktu virzienu, ar kuru spēks darbojas ar vādu, nepieciešami izmantot kreiso roku. 4 pirkstus ievietojam strāvas virziena, magnētiskas plūsmas vai magnētiskas indukcijas līnijas ienāk plauktā, un īkšķīts rada
spēka virzienu, ar kuru darbojas ampēra spēks. Šajā gadījumā liņķis alfa ir nobīdes liņķis starp magnetiskas plūsmas vai indukcijas līņiem un plauktu. Dotajā zīmējumā liņķis alfa vienāds 90 grādi. Ja liņķis alfa 90 grādi, tad sinus no 90 grādiem ir 1. Šajā gadījumā spēks sasniedz savu maksimālo vērtību. Ja liņķis alfa vienāds ar 0, magnetiskais lauks neiedarbojas. Tad sinus no 0 grādiem ir 0, un tad spēks vienāds ar 0. Tad magnetiskais lauks neiedarbojas uz magnetiskajām līnijām paralēli novietotu strāvas vadu. Bet šajā gadījumā, tā kā parādīt zīmējumā, spēks sasniedz savu maksimālo vērtību. Nākošais parametrs, ar kuru mēs raksturojam magnetisko lauku, ir magnetiskā lauka intensitāte. Tad magnetiskā lauka intensitāte ir saistīta ar magnetisko indukciju ar šo formulu. Tad lauka intensitāte mēs varam izteikt indukciju dalīt ar šo reizinājumu. Saucējam. Mi ir materiāla magnetiskā caurlaidība. Tad katru materiālu raksturo to spēja vadīt magnetisko plūsmu, tie ir magnetiskā caurlaidība. Un otrais parametrs, mi0, ir magnetiskā konstante vai magnetiskā caurlaidība vakumā. Tad magnetiskā caurlaidība mums parāda, cik reizes ir lielāka materiāla magnetiskā caurlaidība salīdzinājumā ar gaisā magnetisko caurlaidību. Tad mi0 raksturo vakuma magnetiskas īpašības, mi materiāla magnetiskas īpašības. Tad visus materiālus nosacīti iedala divas lielas grupas. Feromagnetiskie materiāli un neferomagnetiskie materiāli. Feromagnetiskie materiāli magnetiskā caurlaidība ļoti liela, var sasniegt 10/4 vai 10/5 pakāpe. Pie feromagnetiskiem materiāliem pieder dzelzs, niķeļi, kobalts un to sakausējumi. Visi pārējie materiāli ir neferomagnetiskie materiāli. Neferomagnetiskiem materiāliem magnetiskā caurlaidība vienāda 1. Tad mūsu lauka intensitāte ir atkarīga no plūstošas strāvas, un šo sakarību apraksta pilnas strāvas likums magnetiskai ķēdei. Kreisajā puse H reizināts ar L. Šo reizinājumu sauc par magnetisko spriegumu, labajā puse strāva reizināta ar spoles vijumu skaitu. Te ir magnetizējas spēks vai MDS. Magnetodzīnējas spēks. Pilna analoģija ar elektrisko ķēdi. Kreisajā puse ir magnetisko spriegumu algebriskā summa, labajā puse ir MDS avotu algebriskā summa. Tad mēs redzam pilnu analoģiju ar otro Kirhofa likumu elektriskai ķēdi. Tad arī šo likumu sauc par otro Kirhofa likumu magnetiskai ķēdi. Tad ir sakarība starp lauka intensitāti un strāvu. Ja pieaug strāva, pieaug lauka intensitāte. Samazinās strāvas, samazināsies lauka intensitāte. Tad visus materiālus nosacīti iedala feromagnetiskiem vai un neferomagnetiskie materiāli.
Feromagnetiskiem materiāliem pieder materiāli dzelzs, nīkeļa, kobolta un tos sakausējumi, un par feromagnetiskiem materiāliem sauc vielas, kuras iespējami elementāro daļiņu magnetisko momentu paralēla arī orientācija ārēja magnetiskā lauka. Tad kas tas ir daļiņu magnetiskais moments? Tad katram vielam ir kodols, ap kuru kustas elektrons sava orbita. Elektrons kustas ap kodolu un aptver šo kontūru, kura šķērgriezuma laukums ir S. Izmantojot labas skrūves likumu, mēs varam noteikt magnetiskā momenta virzienu. Ar labas skrūves likumu mēs griežam lādiņa kustības virziena un magnetiskais moments vērsts perpendikulāri dotai virsmai un apzīmējums ir šis te. Tātad magnetiskais moments. Tātad, ja viela neatrodas magnetiskā lauka, tad magnetiskie momenti haotiski vērsti pašā materiāla. Ja mēs materiālu ienesam ārējā magnetiskā lauka, vielas magnetiskie momenti pakāpeniski orientējas ārējā magnetiskā lauka. Tie ārējā magnetiskā lauka virziens. Un tad visi momenti būs orientēti ārējā magnetiskā lauka. Feromagnetiskie momenti pastiprina ārējo magnetisko lauku. Magnetisko momentu orientācija feromagnetikos var palikt nemainīga arī pēc ārējā magnetiskā lauka darbības pārtraukšanas. Tad magnetiskā ķēde magnetisko plūsmu izraisa paralēli orientēti elektrāro daļiņu magnetiskie momenti bez ārējā lauka līdzdalībai. Feromagnetika ar šādām īpašībām sauc par pastāvīgo magnētu un izmantojot palikošo magnetismu. Un tagad aplūkosim, kā notiek magnetiskos procesus feromagnetiskos materiālus. Jebkuru materiālu, feromagnetisko materiālu apraksta histerēzes cilpa un galvena magnetizēšanas līkne. Pilnīgi atmagnetizēto vielu ievietojam magnetiskā lauka. Tad šajā punkta lauka intensitāte vienāda 0 un indukcija vienāda 0. Tad faktiski mēs paņemsim feromagnetisko materiālu, sērdi no feromagnetiskā materiāla, uz kuru būs uztīta spole. Un palielināsim strāva šajā punkta vienāda 0. Sāksim palielināt strāvu. Strāvas pozitīvais virziens, plus mīnus no augšējā punkta uz leju. Tātad ap vādu veidojas magnetiskais lauks, kurš magnetizē mūsu feromagnetisko materiālu. Magnetiskie momenti orientējas ārējā magnetiskā lauka. Un palielinot strāvu, kā mēs zinām, palielinot strāvu, palielinās lauka intensitāte. Palielinās lauka intensitāte, kur ir saistīta ar indukciju. Indukcija vienāda mi0 h. Ja pieaug lauka intensitāte, pieaug indukcija, bet ātrums, ar kuru notiek indukcijas pieaugums, nesakrit ar intensitātes izmaiņas ātrumu. Tad magnetiskie momenti orientējas ārējā magnetiskā lauka. Šeit viņi lēni orientējas un pēc tam straujāk. Un notiek moments, kad mēs palielinām lauka intensitāti, bet indukcija vairs nepieaug. Tad teikt, ka notiek magnetiskais piesatinājums. Tad faktiski mēs no šī punkta pārējām uz šo punktu. Lai atmagnetizētu vielu,
mēs samazināsim strāvas virzienu un mūsu lauka intensitāte līdz ar to indukcijas vērtība samazinājās. Kad lauka intensitāte sasniedz nulles vērtību, indukcija nulles vērtību nesasniedz. Tad faktiski mēs atslēdzam ārējo magnetisko lauku, bet magnetiskie momenti orientēti ārēja magnetiskā lauka un saglabāja savu orientāciju. Tad šo indukcijas vērtību sauc par paliekošo indukciju. Lai pilnīgi atmagnetizētu vielu, strāvai nepieciešami mainīt polaritāti. Mainot strāvas polaritāti, palielināsim strāvu pretējā virzienā. Un tad nepieciešami palielināt strāvu, kamēr indukcija nesasniedz nulles vērtību. Un šo lauka intensitātes vērtību, pie kuras viela ir pilnīgi atmagnetizēta, sauc par koercitīvo spēku. Tālāk mēs varam strāvu palielināt pretējā virzienā, kamēr nesasniedz magnetisko piesatinājumu. Un tā mēs varam vielu magnetizēt, pārmagnetizēt, lai iegūtu simetrisku histerēzes cilpu, nepieciešami vielu magnetizēt un pārmagnetizēt aptuveni 10 reizes. Vielu mēs varam magnetizēt un pārmagnetizēt ar noteiktu maksimālu lauka intensitātes vērtību. Šajā gadījumā vienu lauka intensitāti varam palielināt un iegūst nākošu cilpu. Tad faktiski mēs varam iegūst katrai vielai histerēzes cilpas saime, bet notiek tāds moments, kad mēs varam palielināt lauka intensitāti un visas mūsu liknes sakļaujas vienā sarkanā līņa. Tad šeit palielinot lauka intensitāti, indukcija vairs nepieaug. Tas nozīmē, ka visi magnetiskie momenti jau orientēti ārējā magnetiskā lauka un nav jēgas tālāk palielināt lauka intensitāti un strāvu. Tas nedod indukcijas palielināšanu. Tad vielu raksturo noteikta lauka intensitātes maksimālā vērtība. Un šo cilpu pie maksimālas lauka intensitātes vērtības sauc par robežu cilpu, un robežu cilpa katram feromagnetiskajam materiālam dod paliekošo indukciju un koercitīvo spēku. Tad visus feromagnetiskos materiālus nosacīti iedala. Magnetiskie mixti materiāli, kuram ir mazais koercitīvais spēks un mazā paliekoša indukcija. Tad koercitīvais spēks ir mazāks par 800 amperiem. Mazs koercitīvais spēks. Tad šos materiālus sauc par magnetiskiem mixtiem materiāliem. Un šos materiālus izmanto tur, kur ir palikuša indukcija ir nevēlamā parādība. Tad mēs izmantojam šos magnetiski mikstos materiālus transformātora sērdes izgatavošanai, elektrisko mašīnu statoru un rotoru izgatavošanai. Šos materiālus. Ir magnetiskie otrā grupa, magnetiski cieti materiāli, kuram koercitīvais spēks ir lielāks par 4000 amperu uz metru. Lielais koercitīvais spēks un liela palikuša indukcija. Šos materiālus izmanto pastāvīgu magnetu izgatavošanai, magnetiskas atmiņas izgatavošanai. Tie ir 2 materiāli. Materiālu nodalījums. Tālāk aplūkosim magnetisko ķēžu analīze. Pirmkārt parunāsim par līdzstrāvas magnetiskajam ķēdēm. Tad mums dota sērde no feromagnetiskā materiāla, jeb magnetvāds. Uz magnetvāda uztīta spole, kur vijumu skaits ir dubultve un dots strāvas virziens. Ar ko nepieciešami sākt analīzi? Pirmkārt, nepieciešami uzzemet vidēju spēka līniju, pa kuru noslēdzas magnetiskā plūsma. Tad, izmantojot labas skruves likumu, mēs varam noteikt plūsmas virzienu.
plūsma φ. Tad katrā sērdes šķēluma magnetiskā plūsma vērsta perpendikulāri. Un tad ar sarkanu atzīmēta vidēja līnija. Nākošais posms. Ot šo vidējo spēka līniju nepieciešami sadalīt posmus un atrast katra posma garumu. Viena posma robežas nedrīkst mainīties materiāls un šķērgriezuma laukums. Tad, kā mēs redzam mūsu zīmējumā, mums ir viens posms, kuru veido mūsu feromagnetiskā sērde vai feromagnetiskais materiāls ar garumu L1 un šķērgriezuma laukumu S1. Otrais materiāls ir gaiss, un te ir gaisa sprauga. Gaisa sprauga garums L2 un šim posmam atbilst šķērgriezuma laukums S2. Ja gaisa sprauga garums ir daudzkārt mazāk par L1, par feromagnetiskā materiāla posma garumu, mēs varam pieņemt, ka visa magnetiskā plūsma noslēdzas caur šo gaisa spraugu un neievērojam izkliede apkārt gaisa spraugai. Šajā gadījumā mēs varam pieņemt, ka gaisa sprauga šķērgriezuma garums vienāds ar pirmā posma šķērgriezuma laukumu. Ja gaisa sprauga garums nedaudz mazāk par L1 vai pietiekami liels, tad S2 nav vienāds ar S1. Tad S2 nav vienāds ar S1, ja L2 pietiekami liels. Tad, ja mums zināmi posmi un posma materiāli un šķērgriezuma laukumi, mēs varam atrast indukciju katrā ķēdes posma. Tā kā mūsu magnetvāda noslēdzas viena un tā pati magnetiskā plūsma, tad mēs varam teikt, ka Φ1 pirmā posma magnetiskā plūsma vienāda ar otra posma magnetisko plūsmu, tad indeksu varam atmest. Mēs šajā gadījumā līdzstrāvas ķēdi varam neievērot izkliedes plūsmu. Izkliedes plūsma saķedējas ar pašas spoles vijumiem. Un šī plūsma ir nemainīga, jo šo plūsmu rada līdzstrāva. Tad šī plūsma mums neinducē ēdēs. Pašindukcēs ēdēs. Pašā spoli neinducē. Tad tā kā plūsma ir nemainīga. Tad šo plūsmu mēs varam atmest. Izkliedes plūsmu varam atmest un neievērot. Tad visā plūsma noslēdzas magnetvāda. Tad meklējam pirmā un otrā posma indukcijām. Ja zināma indukcija, varam noteikt katrā posma lauka intensitāte. Materiāls mums ir zināms. Pirmā posma feromagnetiskais materiāls, kuru magnetizēšanas līkne dota tabulas vai grafiskā veidā, un otrais materiāls ir gaiss. Tad tagad noteiksim katrā posma lauka intensitāte. Ja zināma pirmā posma lauka indukcija, tad izmantojot materiāla magnetizēšanas līkni, no zināmas indukcijas vērtības nolasam lauka intensitāte. Šo likni mēs nevaram izmantot otrā posma lauka intensitātes noteikšana, jo otrā posma ir gaiss. Tad gaisam izmantojam zināmu formulu. Tā ir sakarība starp lauka intensitāte un indukcija. Ja mēs runājam par posmu, kuram atrodas gaiss, tad gaisa magnetiskā caurlaidība ir 1. Tad mēs izsakam lauka intensitāti. Minūle ir magnetiskā konstante, vakuma magnetiskā caurlaidība. Un, ja zinām
lauka intensitātes, posma gārumi, zināms vijumu skaits, mēs varam noteikt magnetē dzinējas spēku, jeb MDS. Un tagad mums nepieciešami noskaidrot, kā gaisa sprauga ietekme uz mūsu aprēķiniem, kā gaisa sprauga ietekme uz tiem procesiem. Pieņemsim, mums ir feromagnetiskā materiāla sērde bez gaisa spraugas. Dota indukcija 1 tesla, magnetiskā lauka indukcija 1 tesla, gārums 1 metrs un vijumu skaits 1000. Tātad, magnetizēšanas liknes mēs materiālam varam noteikt lauka intensitāti un izrēķināt, izmantojot pilnas strāvas likumu, magneta dzinējas spēku, jeb amperu vijumus. Tātad mūsu uzdevuma pašā sākumā mēs uzrakstījām otro, tā ka mums ir pilnas strāvas likums. Lauka magnetisko sprieguma algebriskā summa vienāda ar MDS avotu algebrisko summu. Tā kā mums posms ir tikai viens, būs tikai viens sprieguma kritums, kurš vienāds ar MDS. Tagad uztaisīsim šeit gaisa spraugu 1 mm garumu. Noteiksim lauka intensitāte pie zināmas indukcijas 1 tesla. Un cik liela 800 amperu uz metru. Tātad dotā ķēde ar gaisa spraugu satur divus posmus. Pirmais posms, kurš atbilst feromagnetiskajam materiālam, otrais posms, kas atbilst gaisa spraugai. Ievietojot skaitliskas vērtības, mēs iegūstam amperu vijumi vai MDS. Bez gaisa spraugas MDS 300 amperi, ar gaisa spraugu 1 mm gaisa spraugu tik stipri palielina MDS avota vērtību. Un tad, ja vijumu skaits ir zināms, mēs varam noteikt strāvu ķēdi bez gaisa sprauga un ķēdi ar gaisa spraugu. Tātad, ja magnetiskā ķēde parādās gaisa sprauga, tad krietni pieaug strāva, ar kuru nepieciešami nodrošināt magnetisko lauku vai magnetiskā lauka indukcija. Tad krietni pieaug strāvas vērtība. Mēs aplūkojam līdzstrāvas ķēdi. Tad līdzstrāvas ķēdi mums nepieciešami ievērot tikai magnetisko plūsmu, kas noslēdzas magnetvāda. Izkliedes plūsmu varam neievērot. Tagad aplūkosim mainstrāvas magnetisko ķēdi. Tad mūsu spule pievienota sinusoidālam spriegumam. Tad spuli plūst mainīga strāva. Šī mainīga strāva rada magnetisko plūsmu. Un plūsmu meklējam pēc labas skrūves likuma vai labas rokas likuma. Plūsma Φ'. Tad plūsmas daļa noslēdzas magnetvāda. Te ir galvenā magnetiskā plūsma. Noslēdzas feromagnetiskā materiāla. Un vēl viena plūsma veidojas. Izkliedes plūsma kura saķedējas ar pašas spoles vijumiem. Tātad kopēja magnetiskā plūsma satur divas komponentes. Galvenā magnetiskā plūsma un izkliedes plūsma. Izkliedes plūsmu mēs nevaram atmest, jo šī plūsma ir mainīga. Un šī mainīga magnetiskā plūsma var ietekmēt uz vādu ar strāvu vai uz tiem lādiņiem, kuri atrodas spoles tuvumā. Tātad šī izkliedes plūsmu mēs varam aizstāt, tad šī izkliedes plūsma inducē EDS. Inducē EDS un šo EDS efektīvajām vērtībām varam uzrakstīt sekojoši.
varam atvasināt plusmu un iegūst šo formulu. Tātad X ir tinuma induktīvā pretestība. Un tad mūsu spole mēs varam ekvivalenti aizvietot. Spole ir reāla, uztīta ar vadu. Tad vadam piemīt sava aktīvā pretestība un induktīvā pretestība. Tad mūsu plusma inducē edēs. Un tā kā magnetiskā plūsma ir sinusoidāla, tad inducētais edēs mainās pēc kosinusa likuma. Lai pārietu no kosinusa uz sinusu, mēs varam pieskaitīt 90 grādi. Tad sinus funkcija ir nobīdīta no kosinusa par 90 grādiem vai pi dalīt ar 2. Un šo reizinājumu mēs varam apzīmēt par EDS amplitūdu. Ja zinama EDS amplitūda, tad EDS efektīvo vērtību mēs varam labu un kreiso pusi dalīt ar kvadrātsakne no 2. Amplitūdu mēs dalām ar kvadrātsakne no 2, ievietojot pi un reizinot ar 2 dalot ar kvadrātsakne no 2, mēs iegūstam šo koeficientu. Tad, ko mēs redzam no šīs formulas? Magnētisko plūsmu sērde rada tinuma plūstoša strāva, bet šī plūsma ir proporcionāla spriegumam, ne strāvai, proporcionāla spriegumam. Tā, un šeit ir parādīta spoles ekvivalentā schēma. Tad pirmie 2 parametri. R ir tinuma aktīvā pretestība, X tinuma induktīvā pretestība, ko rada izkliedes plūsma. Un vēl ir 2 paralēli zāri. Tad strāva imju, strāvas magnetizējuša komponente, reaktīvā komponente, nepieciešama magnetiskas plūsmas radīšanai. Un šo elementu sauc par reaktīvo vadītspēju. Tad šī ir reaktīva vadītspēja, kura raksturo, faktiski mūsu galveno magnetisko plūsmu ir atkarīga no galvenas magnetiskās plūsmas. Otrais parametrs un otrais zars, kura plūst strāva IA, strāvas aktīva komponente, raksturo zūdumus sērdē. Tad te ir aktīva vadītspēja, kura raksturo zūdumus sērdi. R aktīvā pretestība, kura raksturo jauda zūdumus tinuma aktīvā pretestība, un šī raksturo izkliedes plūsmu. Tad faktiski, šeit mēs uzrakstījam izteiksmi. Nepieciešami saskaitīt 2 plūsmas, lai iegūtu rezultējošo plūsmu. Un tad šajā schēmā izkliedes plūsmu raksturo šīs elements, un šīs posms raksturo galveno magnetisko plūsmu. Tad spriegums, jeb inducētais EDS, spriegumu no tīkla mēs paņemam, lai kompensētu zūdumus pašas tinumus un rādīt magnetisko plūsmu phi delta, phi prim, kura satur 2 komponentes. Tad mūsu kopēja plūsma satur 2 komponentes. Izkliedes plūsmu un galveno magnetisko plūsmu, kas noslēdzas magnetvāda. Šī galvenā magnetiskā plūsma noslēdzas magnetvāda, jeb sērde, un rāda sērde zūdumus. Tagad aplūkosim, kādi zūdumi veidojas sērdē. Pirmkārt, elektriskie zūdumi, kurus rāda tinuma aktīvo, saistīti ar tinuma aktīvo pretestību, saistīti ar šo elementu. Un tālāk ir magnetiskie zūdumi. Pirmkārt, mūsu magnetiskā plūsma noslēdzas magnetvāda. Tā. Magnetiskā plūsma noslēdzas magnetvāda. Šeit iet mūsu magnetiskā plūsma perpendikulāri mūsu sērdei.
Tad šī magnētiskā plūsma apkārt. Tad magnetiskais lauks vienmēr ir saistīts ar elektrisko lauku, un šī mainīga magnetiskā plūsma izraisa strāvas, kas noslēdzas magnetvāda. Šo strāvas sauc par virpuļstrāvam. Virpuļstrāva ir nevēlamā parādība. Šis virpuļstrāvas izraisa sērdes silšanu, jo darbojas vadoša vide. Tātad, lai samazinātu šos virpuļstrāvas, nepieciešami palielināt sērdes elektrisko pretestību. Tātad, strāva. Lai palielinātu elektrisko pretestību, jo saistīts ar elektrisko strāvu, mēs nevaram mainīt materiālu. Varam palielināt īpatnēju pretestību speciālus materiālus, kuram ir lielā magnetiskā pretestība, lielā magnetiskā caurlaidība un liela elektriskā pretestība. Bet mēs varam ietekmēt uz sērdes šķirgezuma laukumu. Mēs varam izgatavot sērdi no izolētiem plaksnītēm, kura savā starpā ir pārklāja ar laku, un tad virpuļstrāvas noslēdzas katra tā plaksnīte. Tad mēs samazinājam šķirgezuma laukumu. Un šeit ir šķirgezuma laukums S1, un katra plaksnīte šķirgezuma laukums. Tad laukums S2 ir daudzkārt mazāk par S1. Mēs samazinājam plaksnītes šķirgezuma laukumu, plūsmas virziena, šajā virzienā, lai sadalītu plūsmu atsevišķas plaksnītes. Tad pieaug elektriskā pretestība. Ja pieaug elektriskā pretestība, tad strāva samazinās. Samazināsies virpuļstrāvas vērtība. Tā mēs varam samazināt virpuļstrāvas zudumus. Tie ir pirmie zudumi, ko veidoja mūsu magnetiskais lauks. Un otrie zudumi ir histerēzes zudumi. Tā kā mūsu viela atrodas, mūsu feromagnetiskais materiāls atrodas magnetiskajā laukā, tad notiek feromagnetiskā materiāla magnetizēšana un pārmagnetizēšana. Tā kā strāva maina savu virzienu, mēs runājam par mainstrāvas ķēdi, maina strāvas virziens, tad mainas magnetisko momentu orientācija ārējā magnetiskā lauka. Viela magnetizējas vienā virzienā un pēc tam pārmagnetizējas. Magnetizējas un pārmagnetizējas. Šis process izraisa feromagnetiskos zudumus sērdēm. Tad magnetiskie zudumi ir aptuveni proporcionāli magnetiskajam plūsmas kvadrātam un arī sprieguma kvadrātam. Magnetiskie zudumi ir nemainīgie zudumi. Tad mēs aplūkojam līdzstrāvas un mainstrāvas magnetisko ķēdi.